Latvijas PSR Internacionālā darbaļaužu fronte jeb Interfronte bija LKP inspirēta sabiedriskā organizācija Latvijā, kas cīnījās par PSRS saglabāšanu un pret Latvijas neatkarības atjaunošanu. Dibināja LKP reakcionārā spārna krievvalodīgie biedri kā pretsvaru oktobrī dibinātajai Latvijas Tautas frontei. Tā izmantoja LKP un padomju armijas infrastruktūru, izdeva laikrakstu Vienotība, no ārzemju radiostaciju slapētājiem izveidoja savu radiostaciju Sadraudzība. Interfrontes vadītāji bija Igors Lopatins un Anatolijs Aleksejevs, dibinātāju vidū bija arī Tatjana Ždanoka. Vasarā tās pārstāvi piedalījās PSRS apvienotās darbaļaužu frontes dibināšanā. Augusta puča laikā Latvijas Republikas augstākā padome sakarā ar apsūdzību valsts apvērsuma mēģinājumā Interfrontes darbību augustā apturēja un 10. septembrī izbeidza. Darbošanās Interfrontē pēc janvāra vēlāk tika izmantota kā pamats nepilsoņu aizliegumam naturalizēties, bet Latvijas pilsoņiem tikt ievēlētiem Saeimā un pašvaldībās. Šis aizliegums tika pārsūdzēts Satversmes tiesā. Interfronte organizēja protesta mītiņus gan pret valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai, pret migrācijas ierobežošanu, pret Latvijas neatkarību, sāka arī iznākt Interfrontes laikraksts Vienotība. Darbojās nelielākas dažādas komitejas, kas apvienoja neatkarības pretiniekus, bet Interfronte kļuva par lielāko organizāciju, tās rīkotās aktivitātes, mītiņi un protesti parādīja, ka daļa Latvijas sabiedrības vēlas saglabāt padomju režīmu. Alfreds Rubiks bija viens no LKPCK aktīvākajiem radikālajiem komunistiem, kuri atbalstīja padomju režīmu. Bija Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas vadītājs. Kad aizvien ievērojamāku ietekmi Latvijas politikā sāka gūt LTF, kad nacionālās intereses sāka nostiprināt likumdošanas institūcijas, pastiprinājās arī Maskavas centieni nepieļaut demokratizācijas procesus. PSRS atbilde dažādiem lēmumiem, kurus Latvijā pieņēma nacionālo interešu un demokrātijas sargāšanai, bija neviennozīmīga. Starp Interfrontēm un Tautas frontēm laipoja arī PSRS vadītājs Gorbačovs, nereti publiski paužot necienīgu attieksmi nacionālajām kustībām. Bija demokrātiski lēmumi, piemēram, PSRS Tautas deputātu kongresa lēmums izveidot komisiju PSRS un Vācijas 1939. gada līguma seku novērtēšanai. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kļuva par nacionālo spēku saliedēšanās gadu, kad lēmumiem, kurus pieņēma Latvijas Republikā, sekoja atbildes reakcijas no Maskavas, tāpēc šajā gadā nostiprinājās pārliecība, ka vienīgais iespējamais ceļš - Latvijas neatkarība. Kamēr Baltijas valstis nebija pieņēmušas lēmumus par neatkarības atjaunošanu, radikālākas darbības no PSRS varas struktūrām sabiedrības iebiedēšanai nebija.